Uz priekšu latvieši un pulko stājamies, lai asins plūst, mēs kausimies līdz vergu vāžas, pušu trūks. Nu ko, tas brīdis ir pienācis, kad atkal Sporta arēnas podcasts ir jūsu ekrānos. Labs vakars visiem, kuri nav vakars, aizmiguši un skatās. Visus, kurus pasaules kausa nav nobeidzis miega ziņā. Visi, kuri vēl nav aizmiguši. Ar jums studijā šodien ir neviens cits kā es, Krists, un mans kolēģis Endijs. Čau. Nu ko? Un es tā skatos, mēs esam ļoti līdzīgos outfitos šodien. Sapucējušies mēs esam par godu latviešiem, jo hashtag uz priekšu latvieši. Par godu jums skatītāji. Par godu jums skatītāji, kā nekā. Nu ko, šodien galvenokārt pabazarēsim par 3 galvenajām tēmām, kas šodien, šobrīd, es pat teiktu, sportā apgrozās visvairāk. Tad pirmā tēma būs neviens cits kā pasaules kausa futbolā. Centrālais. Vai arī centrālais. Otrā tēma būs, jau... Tas nebija domāts tas. Labi, tas tā. Bet otrā tēma mums būs neviens cits kā Stanley kausa un neviens cits kā treidi. Es bišķīt vairāk pastāstīju, tas būs drafts, trade deadlines un varbūt arī nedaudz par Stanley kausa finālu. Un tad beigās pabazarēsim par basketbolu, par pasaules kausa spēlēm un principā par ekspektācijām tālāk. Bet, kaut kā tā, sākam. Jā, tad man ir tev sagatavoti ļoti forši jautājumi. Es tev jau iepriekš biju teicis, ka tev jāgatavojas. Tu man nebija neko teicis. Es pabrīdināšu, viņš man nebija neko teicis. Viņš var nebeigt melot visiem. Pēdējā brīdī es pateicu. Jo mēs šobrīd ierakstām šo epizodi, un es jau tā principā biju pateicis, pirms mēs ierakstām šo epizodi. Jā, labi, šausos jautājums. Vienu glāzi pacelt. Skatītāji par jums un par Latviju. Labs sākums. Jā. Sākam 3 minūtes, mēs jau neko nedaram. Tad galvenā noteikuma ir tāda, ka tev ir jāizvēlās tikai viens variants. Jā, man jau nepatīk. Bet tu vari izteikt savu viedokli, tu vari arī neizteikt savu viedokli. Tas ir atkarīgs, kā tu gribi savu to variantu paskaidrot mūsu skatītājiem, kāpēc tieši šo variantu es izvēlējies. Ja? Tātad būs 2 jautājumi ar variantiem par katru no tēmām. Tēmas ir tādas futbols, hokejs un pēc tam basketbols. Ja? Sāksim ar futbolu, un tad futbolā pirmie varianti ir tādi. Messi vai Ronaldo? Messi. Ok. Un iemesls ir elementārs, paskatieties uz sasniegumiem, lūdzu. Es saprotu, ka daudz teiks, jā, Ronaldo tur vārti vairāk vai ne viši, tas tur Messi ir labāks kaut galā, tehniskāks, ātrāks, labāks. Man patīk vairāk, kā viņš spēlē. Manā izpratnē labāk. Mans viedoklis ir tāds, ka lielākoties cilvēks skatās vairāk uz statistiku nekā uz kaut ko vairāk. Bet, labi, ok, tas ir tavs variants. Jā. Ok, tad iesim pie otrā jautājuma futbolam. Un otrs jautājums ir tāds. Pelé vai Maradona? Es teikšu, ka Pelé. Jā. Un arī manā izpratnē, lai gan Maradona bija izcils pussargs, manā izpratnē vismaz priekš tiem laikiem. Protams, šajos laikos vai viņš varētu tā dominēt, nezinu. Tas to mēs arī nekad neuzzināsim. Bet, jā, manā izpratnē Pelé bija, tomēr uzbrucējs bišķīt vairāk tomēr novērtē, kā tādus
tāds vairāk. Abi jau, protams, ka ir tā ļoti tā leģendāri, futbolā. Viens ir Pelē Brazīlis un Maradona ir Argentīnas. Jā, ok. Tad pie futbola mēs esam tikuši galā. Tad tavi varianti ir Messi un Pelē. Ok, brīnišķīgi. Es gaidīju, ka būs grūtāk jautājumi. Jā. Labi. Tas jau var būt. Tas nav ierosinājums tev. Tad skatītāji ar jums kopā es varu pakutināt vēl šim jauneklim nervus. Un tad iesim pie otrās tēmas, kas ir hokejs. Hokejā tātad, es domāju, ko es tev varētu pajautāt. Nopietni. Par hokeju. Par hokeju es tev jautāšu tā. Tātad Sandis Ozoliņš vai Artūrs Irbe? Sandis. Viennozīmīgi Sandis. Un kāpēc varbūt jūs vēlējāt šo variantu? Es nezinu, man ir grūti izvēlēties starp divām Latvijas hokeja izcilībām, bet, Nē, papildini ar kaut kādiem atslēgas vārdiem, varbūt, kāpēc tu izvēlējies Sandi, nevis Irbi. Lai gan tas būtu tā kā stulbi mazliet salīdzināt abas es pat negribu, teikšu godīgi, es pat nevēlētos salīdzināt, jo tās ir pilnīgi divas dažādas pozīcijas un viņi dzīvo divas dažādas atšķirīgas dzīves. Jā, bet abi ir top Latvijas izcilākie sportisti hokejisti. Ok, labi. Okay. Tātad tu izvēlēs Ozoliņu. Tad šis būs mazliet tāds arī nervu pakutinošs jautājums par hokeju. Tad otrais jautājumu variantu iespējas. Un tad sākam. Alberts Šmits vai Edvards Traumaks? Šis ir labs. Negaidīja. Neteiksim, ka es negaidīju. Es vienkārši negaidīju, ka tu tik nesaudzīji pret mani izturēties. Es pilnīgi nopietni visu uztveru. Es zinu, tu esi pēdiņās nopietni. Es laikam šobrīd teikšu, ka Traumaks. Šmitam, viņam ir talants, viņam ir milzīgs potenciāls sevi attīstīt nākamajās sezonās, un arī pati Rangers komanda, kur nodraftēja, viņi teica, ka rēķinās, kā viņu ir aizsargu uz nākamajiem, 15 gadiem, tas tur stabilais, bet es domāju, ka viņam tomēr sevi vēl ir jāpierāda. Tomēr tajā NHL sistēmā Jā, man liekas, kāpēc tu izvēlējies Traumaku, varbūt tāpēc, ka Šmitam vajag NHL darba praksi. Lai gan Reku apskatnieks, viens no galvenajiem apskatniekiem teica, ka nometnē viņš ir vērojis Šmitu. Un diezgan atzinīgi vārdi no apskatnieka puses. Es domāju, ka Alberts pats saprot, ka viņam ir diezgan daudz jāstrādā, un vēl vairāk, un vēl smagāk būs jāstrādā, lai tiktu tajā komandā. Labi, Rangers tu nav tā stiprākā komanda, bet arī viņi savos, teiksim tā, mēs vēlāk pieķersim to domu par hokeju. Bet ir izteikti atzinīgi vārdi par Šmitu, tā kā es domāju, ka viņi tiešām novērtē šo spēlētāju. Par to ir prieks, un es ļoti ceru, ka tas viņam arī dod tādu papildus iedvesmu un tādu enerģiju, jo tur... Es domāju, ka viņam iespēja būs. Jo, ja mēs paskatāmies uz to pašu Sandu Vilmanu, viņš arī visu laiku par tiem AHL-iem tur cīnījās un tā tālāk, bet redz, kā viņu pasauc uz NHL augšā. Viņš paspēja iemest vārds, viņš paspēja sadot Makavojam pa galvu. Tas ir, viņš paspēja izdarīt spēlēs atvainojās. Jā. Brīnums, ka Makavojs viņu neapstrādāja. Bet, labi, treneris arī pareizi izdarīja, ka viņš noņēma uz to spēli nost viņu. Bet labi, Amerikai nevajadzēja Makavoju tie spēlēt.
Nu, labi, jā, nu tad virzamies uz pēdējo tēmu. Mazliet vēl pakaitināsim tavus nervus. Jautājums tāds par basketbolu. Sāksim ar moderniem spēlētājiem, pēc tam ar jau leģendām. Ja? Tātad LeBrons James vai Kobe Bryants? Kobe. Viennozīmīgi Kobe. Jā, Jamesam tur ir tituli, veterāns, bet Kobe tomēr manā sirdī leģenda. Un tas, kā viņš spēlē, tas ir kādu. Bryants, man liekas, arī cilvēkiem ir īpašs spēlētājs. Jo, LeBrons jau arī. Cilvēkiem ir īpašs spēlētājs. Jā, bet LeBrons, man liekas, daudzi par viņu fano tikai aiz hype. Man liekas, tikai aiz hype. Es neteiktu, ka tā ir. Es domāju, ka LeBrons ir ļoti izcils atlēts. Spēlētājs viņš ir ļoti labs. Un visu cieņu vispār, ka viņš 40 gadu vecumā atļājās vēl savu 21. 22. sezonu spēlēt līgā. Tad es nezinu, vai tā ir viņa pēdējā sezona vai nav pēdējā, bet man liekas, ka šī sezona, kas būs tagad jaunā sezona, viņš vēl vienu uzspēlēs. Tās ir manas domas, bet tad tu izvēlies Kobe Bryantu, ja? Jā, okay. Kobe. Nu ko, tagad arī iesim pie tāda sarežģīta jautājuma, pie sarežģītiem variantiem. Ir ļoti divi izteikti spēlētāji un leģendas NBA. Tātad Michaels Jordans vai Allens Iverson. Jeb Iversons. Tātad abiem diviem ir izteikti, teiksim tā, brendi. Nu labi, Jordans tas ir pa pasauli. Jordans ir tas, kuram ir pirmkārt stils, viņam ir zīmols, ļoti slavens pasaulē, un cilvēki viņu mīl, dievina, jo viņš tiešām ir kārtīga, riktīga NBA leģenda. Savukārt Iversons, jeb Iverson, viņš ir spēlētājs un cilvēks, kurš stilu vispār uzsāk basketbolā. Es laikam izvēlēšos Jordanu. Un arī te ir tas iemesls tie basketbola sasniegumi, kas viņam ir tomēr 6 NBA čempionu tituli. Tas nav maz. Labi, tur kādam ir bijis arī Billam Russellam, cik atceros, ir 11 grādzeni bijuši, bet iespējams, ka Jordanam būtu bijuši vēl 6 tituli, ja viņš nebūtu basketbolu pret beisbolu nomainījis. Bet, man izvēlēt Jordans viennozīmīgi. Bet jā, tas arī bija tas laiks, kad Jordans ievies to visu, basketbols populārs. Un tagad mēs ejam pie futbola, draugi. Jā, es tā skatos, ka pieriebās mani jautājumi, bet cilvēki. Labi, nepieriebās, es neesmu ļaunutminīgs, neuzstācies. Es tev arī pamocīšu kādreiz. Jā. Labi. Gaidi. Iesim pie futbola, un es Ceturtdaļa fināli ir klāt, un es domāju, ka no tādiem pēdējiem pasaules kausiem es neatceros nevienu tādu pasaules kausu, kurā būtu tik daudz pārsteigumu. Pārsteigumi ir katrā turnīrā, bet jo vairāk palielina dalībnieku skaitu, jo palielinās arī pārsteigumu skaits, jo vairāk ir spēles, vairāk ir iespējas visādām intrigām un visādām lietām, kas turnīra laikā var notikt. Bet, Francija, Maroka, Spānija, Beļģija, Norvēģija, Anglija, kas manās acīs ir viens no interesantākajiem dueļiem šajā visā pasākumā, un Argentīna pret Šveici, kur tu nevar zināt, kāda ieradīsies Argentīnas spēle. Par Ēģipti viņa pirmās 75 minūtes nespēlēja, pēdējās 15 minūtes nospēlēja, beigās izvilka laimīgu uzvaru. Tad par to tā būs. Ak, Dievs!
Nevajadzēja. Tad mēs uz ekrāna principā redzam ceturdaļu fināla spēles. Tātad vēlreiz atgādinu, kad spēlē Francija, tiekās pret Maroku, Spānija tiekās pret Beļģiem, Norvēģi pret aviem Maniem mīlušiem, maniem Sweet Carolina Angļiem. Ak, Dievs. Un Messi principā tiekās ar Šveici. Šveicē, cik es esmu pastījies tos spēlētājus, neizskatās īsti pēc Šveices izlases, bet, you never know. Tā kā tu nevari. You never know. Tu nekad nevari zināt, kādas varbūt viņiem ir vispār visa tā izlase naturalizētiem spēlētājiem. Tā kā, bet ļoti interesanti dueļi. Bet, laikam tomēr ir jāpasaka dažas lietas par Brazīliju, jeb Neymaru un Cristiano Ronaldo, Portugāli. Mēs varam, jā. Jā, tad vispirms varam pateikt, ka mēs esam ļoti priecīgi, kad visus šos gadus šie abi divi leģendas un šīs izlases ir priecējušas mūsu futbola pasaulē. Abi ir teikuši, ka viņi ir noslēguši karjeru izlasē, kas nenozīmē, ka viņi nespēlēs klubā. Varbūt tu vari pateikt, kā tev Brazīlijas perspektīva likās, kā viņai gāja, kā viņa izmocīja spēles, un tad pēc tam par Es domāju, viss tas kopējais skats pavērās tajā pēdējā Ancelotti intervijā, kur viņš teica, ka, lai Brazīlija kaut ko tur uzvarētu, viņam vajadzīgs vairāk talantu, un valstī, kurā, es nezinu, Brazīlijā, kurš bērns tur nav pamēģinājis futbolu spēlēt, bet, es nezinu, vai Neymars bija tik ļoti nepieciešams šajā turnīrā. Kā redzam, viņu arī tur vairākās spēles nepieteica, laukumā nelaida īsti, un viņš tur pret Norvēģiju izgājas gārds. Cik es tā sapratu, ka viņš bija iedzīvojies kaut kādā savainojumā pirms jā. Pirms pirmās spēles pat vēl. Un tur par Ronaldo, ko es varu teikt, izcils sportists, izcils futbolists, izcils piemērs, kā vajag sasniegt savus mērķus, manuprāt. Tas, kā viņš gāja uz saviem, teiksim tā, mērķiem, ko viņš pats sev izvirzīja. Jau kopš 2006. gada. Jā, tas bija tie laiki, kad viņš sāka. Tie bija pirmsākumi. Tas bija tas sākuma posms. Viņam aptuveni ar Messi bija līdzīgi, bet Messi kā vēl turnīrā piedalīsies vismaz vienā spēlē noteikti, ja ne vairāk. Tad par Messi mēs runāsim, bet par Neymaru un Ronaldo, var teikt, ka tāda viena riktīga futbola ēra ir beigusies, un Holands, MVP un vispārējie lielie dūži tagad sāks aizpildīt to futbolistu tādu trūkumu. Bet, vēl vienīgais, ko es varu pateikt, pieminēt, mēs aizmirsām pieminēt vēl Luka Modriču. Modričam šis arī. Bet, lai gan oficiāli nekur nav rakstīts, kad viņš ir beidzis karjeru izlasē. Es domāju, ka Modričs šobrīd to pārdomā. Es nedomāju, ka Modričs turpinās spēlēt, bet viss var būt. Un mēs zinām, cik viņi. Varbūt mēs viņus redzēsim kā par kaut kādiem treneriem nākotnē pēc kāda laika. Es neteicu, ka viņi pilnībā pilnībā pasatīs no futbola aprits. Protams, jā. Tas jau ir skaidrs, Ja man ļauj izteikties, tad viennozīmīgi es pasaku lielu paldies šiem abiem spēlētājiem, kad viņi tiešām ir parādījuši futbolā panākumus, izcilības. Abiem diviem ir bijušas lielas neveiksmes, tīpaši Ronaldo, bet ko es vēlos vēl mazliet pateikt no sava viedokļa, tas, ka, manuprāt, Ronaldo nav pietiekami novērtēts. Ir šitas lielais jautājums par to, kurš ir labāks, Messi vai Ronaldo. Es pateikšu tā, kāda jēga cilvēkiem šķirot, kurš ir labāks, kurš nav labāks. Abi divi ir
vienāda līmeņa sportisti. Ok, atšķirība ir starp gadiem, tāpēc, ka Ronaldo ir 41 gadu vecs un 39 gadu vecumā ir Messi. Ja es nemaldos. Man liekas, ka viņiem bija 39 vai arī 38. Nu, apmēram tā. Bet, jā, nu, tas man visvairāk uzvelk tas, kad ir īpaši arī tā intervija ar Zlatanu Ibrahimoviču, kur viņš arī izteica viedokli par Ronaldo, kas man likās, nu, kāpēc? Nu, kāpēc tev vajag? Ok, es saprotu, katram ir savs viedoklis, un Zlatans ir arī futbola leģenda. Viņš arī ir pieredzējis spēlētājs, profesionāls un tā tālāk. Protams, ka viņam viedokļi arī ir kaut kādā veidā arī pārdomāti un gudri un tā tālāk, un ka viņš skatās. Bet, manuprāt, daudzi vienkārši skatās tikai visu dēļ statistikas rezultātiem un neskatās uz to kopējo tēlu, ko spēlētājs cilvēks ir iedevis pasaulē un futbolam. Jo no abiem diviem futbolistiem, vai arī, ja mēs ņemam to pašu Neimaru, viņi savā ziņā ir iedevuši ļoti daudz modernējam futbolam. Tas principā būtu tas pats, kas es tev jautāju tagad arī Pelé vai Maradona. Nu, abi arī ir izteikti leģendas tajā tieši vēsturē. Nu, Jā, nē, nu, es domāju, jo cilvēkiem patīk sacensties. Cilvēkiem patīk sacensties, cilvēkiem patīk... Bet par to, ka tu pieminēji to salīdzināšanu, nu, cilvēki jau vienmēr salīdzinās, grib, tik salīdzināt jau kur tur sportisti, slavenības, tas vispār viņam runās. Bet viņi arī ir darījuši visu, lai mēs par viņam arī runātu. Bet arī tas viens iemesls, kāpēc Ronaldo ir viens no apspriestākajiem futbolistiem, nevis Messi. Nu, Messi principā, viņš neizrāda tik ļoti tās emocijas. Okay, jā, Ronaldo ir bijis emocionālāks un tikai emocionālāks, viņš atļaujas arī vairāk runāt. Jā, Messi, bet tas jau arī nav slikti. Nu, viņš tā kā vienkārši parāda, ka viņam ir emocijas. Tas nav slikti, bet tās emocijas, paskaties, kāda nosvērtība spēlē tas pats Messi. Tā nosvērtība, kas viņam ir tas saucamais līderu faktors, ka viņam ir miers, viņam ir pārliecība, viņš zina, ko viņš var, viņš zina, ko viņa komanda spēja, un viņš zina, ko viņš ar šo komandu var izdarīt. Viņi arī... Jā, bet varbūt arī varētu būt tā, ka atšķirība ir izlasēs. Tā kā izlašu sastāvā komandā, jo es esmu redzējis daudzus video, kur, piemēram, visa Argentīnas izlases spēlētāji vienkārši nevis tā kā abrīno Messi, ka viņš būtu tā kā vienīgais, tas, kas Argentīnas tā kā izlasē visu vēl, bet viņi pret viņu izturās tā, kā būtu jāizturās pret tādu spēlētāju. Savukārt Portugālē tāda sajūta, ka viņiem bez maz vai nogalināt Ronaldo. Tādā ziņā, ka viņiem nav tik liela tā cieņa pret Ronaldo. Es nezinu, ka viņiem nav cieņa vienkārši. Varbūt brīžiem komandas biedri gribētu, lai Ronaldo nevis tur bļaujas kāda vai izrāda kādu teica tās savas emocijas, varbūt viņš vienkārši, lai... Es nezinu, kas Portugālē būtu jādara. To var es vispār saprast, ko viņi darīs, ka tikai Ronaldo aizvadīja, kad Portugāla vispār spēlēs bez viņu. Nav lielajos turnīros, ka viņi būs tie lielajos čempionātos, tas skaidrs, viņi tur būs visu laiku. Bet iedomājies, ja pēkšņi bez Ronaldo kaut kāda baigā uzvaras sērija sāktos Portugālē. Atrastos jaunu talantu. Viņi sāktu uzvarēt kaut kādas turnīras. Pēdējais uzvarētais turnīrs UEFA Nācija līga, ko Portugāla uzvarēja. Bet tagad, kā Ronaldo dēls, jaunais talants, principā, tas ir tas pats, kas, principā, Spānijai Lamīns Jamāls. Bet, labi, par to biku vēlāk. Es domāju, mēs varētu mazliet arī pievērsties Norvēģijai.
Norvēģijas šajā pasaules kausā ir vienkārši kaut kas fenomenāls. Esmu redzējis daudzus tiktokus, rīlus ar šo uzvaras, teiksim tādu tradīciju, kas ir arī daudzām tādām skandināvu valstīm ir tā, ka viņiem ir saistība ar vikingiem, tad viņi tur izceļās savā veidā, kuram ir tā sava vēsture, principā. Un ko tu varētu pateikt par Haalandu? Kā Haalands izstāsta, principā, Norvēģijas izlasē? Īsos, principā, vārdos teikumos, un tad pievēršamies pie šīm spēlēm. Es domāju, ka Haalands ir, Norvēģijas vlogu varonis. Es domāju, bet Norvēģija ziņa, te pasties, tev laukumā ir 2-metrīgs uzbrucējs, kuram tu sodu laukumā var regulāri piegādāt bumbu. Un zināt, Norvēģijas izlases spēlētājs, viņiem ir īpaši tas Norvēģija klubs, neatceros, kā sauc, Bodo Glimt, man liekas, saucās, kur lielākā daļa Norvēģijas izlases spēlētāji arī ir. Atsevišķi, kas tur spēlē Spānijā, Anglijas Premjerlīgā, protams, un Haalands tā skaitā. Bet tāds uzbrucējs, kurš ir tik ātrs, fokusēts uz tāds ļoti mierīgs arī spēlē, un nav brīnums, ka viņam tie vārti nāk un iet, tāpēc, ka tas viņa spēks un jaudas laukums ir kaut kas fenomenāls. Es esmu redzējis daudz Norvēģijas izlases spēles. Turnīrā es neredzēju tikai pret Senegālu. Un, Norvēģijas izlases manā skatījumā, viņi var uzvarēt Angliju. Pilnīgi noteikti viņi to var izdarīt, jo mēs vēl vairāk arī par to pieskarsimies. Es vēl pastāstīšu vairāk kāpēc. Bet Haalands, fenomenāls futbolists, kurš noteikti ies futbola vēstures lapas pusēs, es domāju. Bet mēs varam teikt, ka Norvēģija šajā pasaules kausā ir vienkārši izteikts melnais zirdziņš, kad Norvēģija ir galvas sāpes jebkurai izlasē šajā pasaules kausā. Es nezinu, bet ja mēs izņemam ārā Franciju un Brazīliju, man liekas, ka Norvēģi nav sastapušies tādu izteiktu pārbaudījumu šajā turnīrā. Anglija būs pārbaudījums, Anglija būs tests Haalandam, jo mēs zinām, kā Pickfordam mēdz iet izšķirošajās spēlēs, ka viņš mēdz ielaist ne tos labākos vārdus. Kā Norvēģiem mēs ar Haalandu pārspēšanu redzēsim. Es domāju, ka noteikti uzbrukums būs gatavs apbēdināt Jordan Pickfordu, bet es nezinu, cik labi tas izdosies. Ja Anglijas izlase noturēja savu disciplīnu, jo, cik es zinu, tad 4 spēlētājiem ir dzelteno kartīšu limits, kas nozīmē, ka nākamā spēle var tikt arī izlaistas šie spēlētāji, nopelnīt nākamajā spēlē dzelteno. Tādas robežas ir Anglijas izlase, zinot, viņi mēģina dažreiz vieglprātīgu attieksmi pret izšķirošiem spēlēm, jo sastāvs vienmēr Anglijai labs, bet kaut kā viņi tās izšķirošās spēles zaudē parasti. Tad jau skatīsimies. Un vēl viens jautājums par Norvēģiju un Haalandu. Tad tas jautājums ir sekojošs. Vai Haalandam vajadzētu aiziet pie friziera? Šitas tāds mazliet ar tādu humoru piestienu, jo... Uz to tu labāk var atbildēt. Es tikko izteicos par viņu. Es domāju. Okay. Man nekāda iebilduma viņa izskatās stilā un vēl jau vairāk futbola spēlē galīgi nav. Nē, tādā ziņā man arī pret viņu nekā personīgi nav labs spožs spēlētājs, kas arī kļūst par tādu leģendu futbolā. Vienīgais saka, tiešām jau ir pieriebies tas viņa haircuts, tā viņa frizūra. Es domāju, ka vajag pamainīt kaut ko vajag. Tā kā es nesaku, ka viņam jādzen visi tie mati nost, bet viņš varētu īsākus tos matus vienkārši nogriezt. Ne jau tā, ka viņš nogriez šiten, bet tā kā to astīti viņš varētu. Lūdzu. Ja tu klausies šito epizodu, tad lūdzu aiziet pie friziera. Es tev par frizieru samaksāšu, tā kā viss kārtībā. Labi. Es domāju, sākam ceturtdaļfināls. Pirmais ceturtdaļfināls turnīrā būs Francija-Maroka jau šovakar, 3:11 vakarā. Es par Maroku. Jā, Marokai būs šausmīgi grūti spēles, domāju, bet es ticu, ka viņi uzvarēja. Es domāju, tāds iepriekšējā pasaules kausa pusfināla atkārtojums, šis gan ir ceturtdaļfināls šoreiz, bet būs savādāk spēle, pavisam savādāk. Es domāju, ka Maroka atkal var mēģināt tieši šīs spēles. Viņi noteikti
zina, kas ir Francijas izlase, viņi zina, kas ir francūžu uzbrukuma līnija un cik tāda bīstamāka par bīstamu, es teiktu, un tur vispār nav. Tu nevari aiziet spēlēt par Franciju, domāt, nu jā, tagad būs pa vieglo, un mēs te aiziesim, nobraukāsim to Francijas izlasi un apmētāsim tomātiem. Tā nebūs. Maroka ir sīksta, par to jau mēs arī iepriekšējos reizēs esam runājuši, jau pirmajos podkastos, kur mēs runājam par futbolu, un šo turnīru mēs pieminējām Maroku kā vienu no visstraujāk progresējošajām izlasēm vispār, bet vai viņi tiks garām Francijai, es uzskatu, ka nē, jo Francijai gal galā ir pirmkārt treneris, atkal viņš pieredzējis treneris un speciālists Didier Deschamps. Otrs, kas ir viņu tāds liels pluss, ir komanda, kas ilgus gadus spēlēs kopā. Jā, sastāvs ir atjaunināts ar vairākiem jauniem futbolistiem. Tas pats Desirē Doué, Barkolā, Dembélé ir spēlējis izlasē iepriekš jau. Bet, manuprāt, tāds rīktīgs jaunības azarts būs, jo, manuprāt, marokāņi vairāk centīsies spēlēt no tā otrā numura, no aizsardzības, bet vai viņi var to aizsardzību pieveikt Franciju? Jā, mums ir bijuši pietiekami daudz pārsteigumu, lai Maroka arī uztaisītu pārsteigumu, bet vai šis būs tas gadījums, es uzskatu šoreiz, ka nē. Tās tavas domas. Ok, ko es varētu pateikt? Protams, ka Francija ir izteikts favorīts šajā spēlē. Tas ir viennozīmīgi. Manuprāt, negribu ļoti izteikt, jo mēs zinām arī, ka tur marokāņi varbūt viņiem šitas turnīrs viņi jau iepriekšējā pasaules kausā tur netika pie bronzas, zaudēja ar horvātiem, bet es domāju, ka marokāņi būs rīktīgi motivēti šodien, rīktīgi kāpāt uz tā laukumu. Es ticu, ka arī Francija būs noskaņoti galu galā viņiem ar noskaņojumu, man liekas, nekāda problēma baigi nesardzējis, ka viņiem būtu kāds problēmas ar savākšanos spēlēm, bet tas, ka viņiem grūts uzvars nākus, tas ir, jā, protams, un tā spēlē Paragvai, kura bija šausmīgi netīra spēle un netīra tādā ziņā no visiem aspektiem, gan komentāri pēc spēles, gan tas, kas lauka notikas, bija vienkārši piedodētornieces stulbums. Bet vai Maroka spēlēs līdzīgi? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka marokāņi vairāk izvēlēsies tādu, teiksim tā, viņi pacietīgi gaidīs savas iespējas, bet viņi noteikti arī uzbruks bīstami, jo Maroka jau šajā čempionātā pierādījis, ka pret uzbrukumi ir viņu lielākais trumps, tas kā viņi spēlē no aizsardzības brīžiem. Bet viņi, zinot savu situāciju, viņi var atļauties spēlēt arī ar bumbu, un viņi mierīgi atļauties spiestos pretinieks uz celīšiem, jo, cik es atceros, tad pret Brazīliju pirmās 30 minūtes līdz Brazīlija iesit vārds, vēlāk tad Maroka izstījās pat labāk, pat labi Brazīlija, Francija nesalīdzināsim. Tad mēs varam iet tālāk, un tālāk jau ir Spānija pret Beļģiem. Šis, man liekas, ir nē. Argentīna Šveice vairāk izskatās pēc neviena līdzīgākā ceturtdaļfināla. Šis vēl ir kaut cik. Es domāju, Beļģi arī var. Šeit, jebkurā ceturtdaļfinālā, man liekas, ir tā burība, ka jebkurš var jebkuru uzvarēt. Var ieķerties jebkurā komandā, tas tev piekrīt. Jā. Beļģi varētu, nezinu, uz ātrumu varbūt kaut ko izdarīt. Spāņiem noteikti Spāņiem būs savs futbols, bet rekutā spēle Spānija pret Portugāli, kad Portugāle izkrita ārā no pasaules kausa un Ronaldo pēdējā spēle bija. Es skatījos šo spēli. Un es tev varu pateikt savu viedokli par to spēli, jo te izstījās tā, kad varēja to uzvaru paņemt abas divas. Te bija gan. Abas divas. Bija moments. Tas pats moments, kur Ronaldo tukšos vārtos neiesit un Simons aizlec līdz tai bumbai. Jā, plus arī tur, kur arī tas Lamīna Jamal, tas sitiens, labi, es nezinu, vai tas bija kaut kāds tas, nezinu, labais tas metiens, tas. Bet jā, ko es ar to gribēju pateikt? Es gribēju pateikt ar to, ka abas divas, te īsti nebija tā, ka tu uztraucies par to, kura komanda tiks tālāk. Azarts arī vispār nebija tāds. Abas divas komandas spēlēja uzmanīgi. Es pat teiktu, tas bija tāds pikantumiņš.
tāds pikantumiņš, tāpēc, ka mēs zinām, Spānija, Portugāla, tas jau tā kā viņiem skaitās kā derbijs. Un šajā derbijā vienkārši labāki bija spāņi. Es saku, te varētu būt gan. Manuprāt, Brazīlija, Beļģija, šī spēle būtu nākamajā dienā pēc ASV spēles, viņam liekas uz hype uzvarētu Spāniju, jo 4 vārds iesita pret Ameriku un tādu varbūt savu kaut kādu pārliecību atguva par saviem spēkiem, kaut kur to varēšanu. Es domāju, tas noteikti parādījās. Tā ticība arī, ka spēja, bet arī kaut kā neskapēc liekas, ka ne šoreiz. Kaut kā liekas, ka Spānija bišķīt par ciets rieksts Beļģijai. Protams, ka Beļģija var uzvarēt. Protams, ka var. Mēs visi zinām Beļģijas talantu, spēku. Tibo, kur tu faktors ir nostāvus 0, tad jau viss kaut kas var būt. Bet kaut kā liekas, ka Spānija tiks tālāk. Ok, labi. Tad ejam pie tavas mīļās Sweet Caroline Anglijas, kā es to saucu. Piedod, ja tev tas aizvaino, bet tā ir mana jaunais sauklis Anglijai. Sweet Caroline England. Ko tu te mūdi vispār? Vai arī viņam tagad ir tā jaunā dziesma pēc katras spēles, tas Wonderwall, vai kā viņi tur saucās? Jā, es redzēju. Bet pēc vēstures Anglijas futbola himna ir Sweet Caroline, tāpēc arī es viņu iesaucu kā Sweet Caroline England futbola team. Okay, manā izpratnē, ja mēs ejam pie Norvēģijas, Anglijas, tad, ja mēs izņemam ārā Mbappé un Messi, man liekas, 2 labāki uzbrucēji turnīrā tiekās savā starpā šodien. Nevis šodien, bet vēlāk. Un Norvēģijas, Anglijas spēlē Harijs Keins pret Erlingu Haalandu. Es varētu arī sagaidīt, ka varētu būt diezgan daudz vārtu tajā spēlē. Ja abas komandas spēlē atraisīt, protams, tas ir playoffs. Un tas ir tā kā, ka abas komandas, es domāju, bišķīt nometīs apgrieziens tādā ziņā, ka varbūt neskries tik daudz uz priekšu, vai Anglija spēlēs kaut kur uzmanīgāk, jo Anglija pat, man liekas, atcerās savu spēli pret Meksiku, kur diezgan daudz rūpjas kļūdas pieļāva. Es tieši gribēju pieminēt, jo es skatījos arī to spēli Angliju pret Meksiku. Es redzēju atkārtojumā to spēli. Diezgan bezatbildīgi Anglija reizēm spēlēja. Un tāpat sarkanā kartīte, neatceros, kurš nopelnīja Konsā, man liekas, jā. Bet pašā sākumā, kurš tas bija Rashfords, kurš dabūja dzelteno kartīti jau pašā spēles sākumā? Skaidrs, ka varbūt Angļi saprotot, ka meksikāņi spēlēs ātri, agresīvu futbolu, viņi mēģinātu, teiksim, tā likt pretī. Es neteikšu, ka viņam tik labi sanāca. Tas, ka viņi iesit ātri 2 vārtus, tas nedaudz nomierināja to meksikāņu spāru, bet Meksika atgriezās spēlē. Es visu laiku par Anglijas izlases teicu, ka viņa sastāvs vienmēr ir bijis labs un favorītiem. Viņus var skatīt vienmēr, tas pats Eiropas čempionāts pēdējais, bet tā bezatbildība reizēm ar tādu pasīvo tādu spēlēšanu, ka viņi tā iet prosti skrien pa laukumu, domājot, ka tur viss ir uzvarāmi, un mēs pa vieglo paņemsim, viss būs labi. Un, redzam, bet varbūt tas faktors var ietekmēt šito spēli. Ka varbūt Norvēģija apzinās to, ka viņi var palīdz zem ādas Angļiem. Un varbūt tādā veidā tad Norvēģija var tikt galā ar Angliju, bet labi. Tas ir vairāk faktori, kas spēlē par labu Norvēģijai. Manuprāt, Norvēģija spēlējuši nedaudz pārliecinošāk šajā turnīrā. Tomēr arī tā parādītā snieguma, ko viņi ir rādījuši, un tas futbols ir arī, protams, Norvēģijai baudāms. Anglija, protams, kvalitāte, treneru sastāvs, spēlētāju sastāvs, protams, komentārs tev neprasa, vai ne? Bet kaut kā liekas, ka Norvēģi jūt, ka viņam tā iespēja ir, un viņi to iespēju paņems. Jā, bet šis ir tāds sajūta, ka ir tiem 4 spēlētājiem Anglijas izlasē, it īpaši vēl jau vairāk Bellinghamam ir dzelteno kartīšu problēmas, kas nozīmē, ka ja pret Norvēģiju nopelna dzelteno kartīti un Anglija uzvar to spēli, tad Bellinghamam nāksies izlaist pusfinālu. Tagad tu man atgādini, tas bija šis spēlētājs, kurš dabūja tajā pret Meksiku jau pašā pirmajās minūtēs dzelteno kartīņu. Es no sākuma domāju, tas bija Rashfords. Nē, Rashfords, man liekas, ka Bellinghams viņam ir. Atceros.
Nu, šis man liekas tas līdzīgākais ceturtdaļfināls, bet es domāju, ka Norvēģija mierīgi var uzvarēt Angliju, jo Anglija, lai gan es esmu šīs izlases fans un es ticu joprojām, ka viņi aiziet līdz finālam un uzvar visu turnīru, bet jo tālāk viņi iet, jo liekas, ka smagāk būs un pret Norvēģiju galīgi nav viegli spēlēt, tīpaši redzot, uz kādu viļņu ir Norvēģijas futbola izlase un cik pārliecinoši viņi iet uz priekšu un spēlē. Bet varbūt, Reko, es tev pieminēšu tādu, varbūt tas pat labi, ka ir šāda spēle, jo, varbūt daudz tiešām būs par Norvēģiju un tiešām skatīsies tā doma, ka, jā, Norvēģi aiziet, mēs varam uztaisīt sensāciju, jo mēs atceramies hokeja arī tas pats, kad Norvēģi uztaisīja sensāciju šajā pasaules čempionātā. Tā kā es saku, jā, es piekrītu tev, ka iespējas ir, ieķerties var. Iespējas ir diezgan liels, es domāju. Es domāju, viņi būs ļoti motivēti. Es domāju, Norvēģija būs. Anglijai vienkārši jāiztur spiediens. Ja Anglija grib kaut ko panākt, spiedienu vienkārši ir jāiztur. Es domāju, ka tie spēlētāji vairs nepazīst vārdu spiediens. Viņi jau, man liekas, spiedienu spēlējuši regulāri lielajos čempionātos. Tas, kas Anglijai var traudzēt, vai tieši, kas Anglijai būtu jāizdara, lai uzvarētu Norvēģiju, viņam jāspēlē nenormāli disciplināts futbols. Jā, jo Norvēģija... Un Norvēģija ne tikai viņām ļoti labi piemīt tieši tādu disciplīnu, ka viņi tur neskrien pa galvu, pa kaklu runāt, kaut ko ārdīties, bakstīties, grūstīties, kaut ko. Viņam tās darbības ir diezgan mierīgas uz laukumu. Labi, tur atsevišķās spēlēs, varbūt epizodēs tur kāds nesavaldās, bet tā, piemēram, tas pats Hollands, Odegaards, tas pie visi tas spēlētāji, tad diezgan mierīgi un saprotoši izturās. Vai Anglijai var nesavaldīties, viņi var nesavaldīties, viņiem ir atsevišķi futbolisti, kuriem ir vajadzētu, kā mums teikt, nervu strongi iedzert pirms spēlēm, lai nomierinās un savaldās pirms spēles un saprot ar kādu prātu un tādu, teiksim tā, mindset tur jāiet ārā uz to spēli. Anglija, protams, ir minimāls favorīts, pavisam neliels, bet ir favorīts šajā spēlē, bet viņam galīgi nebūs viegli, Norvēģi galīgi ne. To mēs jau tikai spēlē redzēsim, kā viņam ies, bet, Bet, tad atslēgas vārds šajā spēlē ir disciplīna. Disciplīna un motivācija. Galvenais, un manuprāt, lai Angļi pirmie iesist vārds. Jo, ja Norvēģi pirmie iesīs vārds, tad tur var sākties kārtīgs karusels. Tur Argentīna vai Anglija var sākt tur ritīgi hausu spēlēt, un tas arī reizēm man nepatīk Anglijas izlases futbolā, ka viņiem pie lielām problēmām reizēm tāda haotiskāka spēle sākās, kur viņi īsti nezina, ko darīt. Un tas pats spēle, man liekas, pret Ganu, vai pret Panamu, liekas, kur pat kaut kāds pirmās 20 minūtes, kur Panama ritīgi presingo un Angļi tur sit bumbu ārā no savu laukumu. Vienkārši, ir tāds zemes spiediens situācijas, kā tu teici, spiediens ir jāiztur un es saku, ka Anglija uzvarēs šo spēli, bet uzvarēs ļoti smagā un sarežģītā spēlē pēc tā sitiena sērijā. Tad, lai uzvar labākais. Norvēģija pret Sweet Caroline, England. Vienkārši Anglija. Tad pieķersimies pie pēdējās spēles, kas ir viena cita kā Argentīna pret Šveici. Liels uzsvars tiek uz Argentīnu. Es godīgi būtu pārsteigts, kad, ja Šveice varētu uzvarēt Argentīnu, jo, manuprāt, nav izslēgts. Protams, tā kā nevar novērtēt Šveici par zemu, ja jau viņi ir tikusi tik tālu un tagad spēlē par pašu pusfinālu pret Argentīnu. Tas jau ir liels sasniegums, un to ir jāmāk izdarīt tīpaši pasaules kausā. Jo, labi, Eiropas čempionāts, tas vēl it kā nekā tāda nav, vai arī tas pats nāciju līga un tā tālāk. Bet pasaules kausā tas tiešām ir jāmāk, tā vieta ir jānopelna, neviens tev pa brīvo neko neiedos. Es varētu pateikt tā, ka Argentīna pāries pār Šveicē. Un, es tev gribētu pajautāt tādu,
kad beigsies Messi bēdu ielai soda sitienos? Nekad. Jo, Nekad. ja mēs pastamies uz statistiku, tad jā, Messi šī ir jā. ļoti bēdīga lieta. Es pat teiktu, tā ir viņa Viņš karjeras nekad nav lielākā bijis. krīze. Viņš nekad nav bijis perfekts pendera izpildītājs. Viņa talants un vispār spējas slēpjas spēlē ar bumbu un tas, ko viņš dara ar bumbu laukumā. Tas, kā viņš, teiksim tā, redz laukumu. Viņš pārredz laukumu perfekti un tas viņam arī palīdz izveidot sev vārtu gūšanas iespējas un arī saviem partneriem. Tas pats spēlē ar Eģipti. Tas, kad viens žurnālists teica, ka tad, kad Messi ieskrējās tajā spēlē ar Eģipti, viņu tur apturēt, tur neviens nevarēja. Tur Eģipte salūs un sabruka kā domino kauliņi tajā spēlē pēdējās 20 minūtēs. Jā. Es domāju, ka teiksim, tāds Argentīnas izlases, es nezinu, man liekas, ka Argentīna šajā spēlē izsmēls savu veiksmi un kaut kad viņiem apstāsies. Kaut kā sajūta, ka Šveice uzvarēs, bet Argentīna, kad viņam jau ar Cabo Verde bija tās sīvās spēles, 3-2, cik tur papildu laikā paņēma, jā, un arī tagad Eģipti, kaut kā liekas, ka tā veiksme var arī izbeigties kādā brīdī. Ko tu zini par Šveices izlasi? Es zinu, ka viņi spēlē super organizētu futbolu. Es nevēlos ļoti daudz ko prognozēt, jo es esmu mēģinājis izgāzties daudzās prognozēs šajā turnīrā, īpaši par Ekvadoru, ko es teicu, ka viņi aizspēlēsies tālu. Viņi aizspēlējās līdz tam turnīram izslēgšanas spēlēm, bet zaudēja Meksikai. Šveices izlase, ja viņi spēlēs arī tas pats, man liekas, kas Anglijā, ja viņi spēlēs disciplinētu futbolu un bez kaut kādām liekām kustībām un tur nesāks varbūt stresot un kaut ko pārāk daudz atļauties uz tā laukumu, tad, protams, es domāju, Šveice apzinās, pret ko viņi spēlē. Un apzinās, kāds ir pretinieks un cik šis pretinieks ir jaudīgs. Es zinu arī, ko mēdz teikt par Šveices izlasi, ka viņai, teiksim tā, arī tās lielās spēles Šveicē tā problēma uzvarēja, bet, no Šveices neviens pa lielam nekādas lielos brīnums negaidīja. Šajā turnīrā parasti nekad arī negaida. Viņi tikai Eiropas čempionātos sāka regulārāk to spēku pierādīt ar to, ka viņiem tas sastāvs ir viens. Ar to viņi palielam arī spēlē. Spēlētāji arī palielam tie paši. Līdz ar to tas kolektīvs ir iepazīts, treneris arī zināms jau līdz ar to. Spēlētāji arī zina, ko darīt, zina sistēmu un arī pēc šīs sistēmas mēģinās to Argentīnu nolaust. Bet, manuprāt, tomēr Argentīna grūtā un smagā spēlē laikam tomēr ir tālāk. Jā, es te esmu iegājis sporta ziņās un te ir tāds raksts. Šveicē nervi stiprāki. Komanda pirmo reizi kopš pagājušā gadsimta vidus spēlēs pasaules kausa ceturtdaļfinālā. Tātad Šveices vīriešu futbola izlase otrdien iekļuva pasaules kausa ceturtdaļfinālā labāko astoņniekā atgriežoties pēc 72 gadu pārtraukuma. Šveices un Kolumbijas maču pamatlaikā noslēdzies neizšķirts 0-0. Vārti netika gūti arī papildu laikā. Bet pēc spēles 11 metru sitienu sērijā ar 4-3 pārāk bija Šveice. Un te ir vēl Šveice ceturtdaļfinālā tiksies ar Argentīnu, kas pirms tam ar 3-2 uzvarēja Eģipti. Pārējos ceturtdaļfinālos tiksies Francija ar Maroku un tā tālāk. Un ko es te gribēju pieminēt, pēc spēles 11 metru sitienu sēriju ar precīzu sitienu sāka Quintero un turpināja Granits Džaka 1-1. Turpinājumā Davinsons Sančes trāpīja pa vārtu pārlikni. Labi, un kur slēpjas āķis šim rakstam? Jā, Zeki Amdunī bija nekļūdīgs un izvirzīja vadībā šveiciešus. Trešajā kārtā Kampas bija precīzi turpretī Manuels Akanji sita bumbu krietni pa vārtiem. Tad 2-2 un tā tālāk. 5. kārtu precīzi sitienu sāka Luis Diešs, bet Rubens Vargas pielika punktu Šveices uzvarēja 4-3. Tas ir par iepriekšējo spēli, kas bija par to, vai
kāds Argentīnai būs pretinieks šobrīd. Jā, tavs prognozes par Šveices un Kolumbijas to spēli, kā tev likās, kurš tev bija tas iespējamākais pretinieks Argentīnai? Man tomēr liekas, ka es cerēju, ka tā būs Kolumbija, jo man nelīdz galam patīk, kā Šveice spēlē, bet, labi, apsveicam Šveici, Ja jau viņi te ir nonākuši, tad jau viņi te ir pelnījuši atrasties, jo tu līdz 4. finālā, bet īpaši šitādā formātā turnīrā milzīgajā, tik labāku 8 komandu skaitā, tas ir ļoti cienījami, īpaši Šveices izlasē. Tikpat labi te varēja būt Vācija, te varēja būt jebkas cits, tikai, nezinu, vai kāds vispār Šveici gaidīja šajā pulciņā, bet, jā. Īsos vilcienos mums jābeidz par futbolu, jāsāk jāpāriet pie otrās tēmas, tad īsos vilcienos Argentīna vai Šveice? Argentīna. Ok. Es arī lieku Argentīnu. Labi. Es saku rezultāts 3-1. Argentīnas izlaslavā. Ok. Pieņem to atbildi. Un ar to ir noslēgusies mūsu tēma par futbolu. Mēs jau filmējam 51 minūti, tā kā jāpārslēdzās jau uz nākamajām tēmām. Un nākamā tēma mums... Hokejs, mums ir hokejs. Hokejs, mums ir drafts, mums ir... Mums ir... Paldies. Paldies. Jā, Latvijas hokejam spilgts drafts bijis. Vairāk spilgt mājas darījumi bijuši NHL pa šo laiku, mēs neesam ierakstījuši podcasts. Jo mēs gaidījām šos notikumus, un tad New York Rangers ar 5. drafta numuru izvēlējās mūsu latvietu, mūsu spožo zvaigzni Albertu Šmitu. Rudolfs Bērkāns nonāca Edmontonā, tas pats Traumaks ir nonāca divvirziena līguma Edmontonā, man būs vēl lielāks. Tavā Jolers komandā. Man būs vēl lielāks prieks sekot Edmontons komandai līdz. Es ļoti ceru, ka Traumaks siks sastāvā un ka varbūt kādu spēli viņš tiešām tur nospēlēs. Es būtu ļoti priecīgs par to. Reku izskanēja prikals. Izskanēja tiktu kā tāds video, kad redzams, kā Traumaks apklusina Draizaitlu olimpiskajās spēlēs, un tā, ka viņš domā ar viņu spēlēt vienā komandā. Jā. Viņiem tur neslēgs rubaks treniņos. Nē. Draizaitls saprotošs čels, domāju, viss būs kārtībā. Ja jau reiz komandas biedri, tad jau sapratīsies gan labi. Par to, kas tur olimpiskajās spēlēs notiek, es domāju, Vācija jau pati jau sen ir aizmirsusi to visu sviestu. Latvija vēl jau vairāk. Es domāju, ka viņiem vajag vienkārši iepazīties vairāk un viens par otru principā uzzināt. Paspēs. Laiks vēl ir, jā. Bet tas, ka Bērskauns Edmontonā godu vārds negaidīja. Bērskauns Edmontonā. Šis gads draftā ir tiešām tāds pārsteidzos. Kā jau es tev arī iepriekš minēju, kad man prasītos Šmitu citā komandā, bet labi, ja Rangers dod visas durvis vaļā uz tiešām to, kad viņi nečakarēs mūsu Šmitu. Es vienkārši negribu, lai noteikti tas pats, kas ar Traumāku Detroitā. Kad sasola baigās lietas, ka par viņu stāsta baigās lietas, bet beigās, cik izrādās, kad viņiem pilnīgi pie vienas vietas, kas tās Traumaks ir. Par to man vairāk ir dusmas, un es ceru, New York Rangers organizācija. New York Rangers organization, please, let him play in the NFL. Es domāju, ka ar Šmitu viss būs kārtībā ar darba spējām, ar to potenciālu, kas viņam ir iedots, uzdāvināts, gifted players, teiksim tā, apdāvināts hokejists ar labu pārliecību, un es domāju, ka viss būs kārtībā ar Albertu galvenais, lai es domāju, ka sezonu viņš pie NHL uzsāks, varbūt arī kāds spēle Amerikas hokeja līgā ienāks, kā nekā 18 gadi, vēl viņam ir daudz kas priekšā un vēl savas spēles viņš paspējas tur nospēlēt, jo reiz viņš ir draftēts tik augstu.
tevi nedraftē tik augsts, tāpat vienu. Ok, tad man ir vēl ātrs, piedodies tev pārtraukšu, tad man ir vēl viens tāds ļoti smags jautājums, variantu jautājums. Alberts Šmits vai Konors Bedārds? Kas tas ir? Labāk pats atbild šo jautājumu. Man interesē, un es domāju, ka skatītājiem arī interesē, kāda būs tava atbilde. Protams, ka es kā latvietis teiktu Alberts, come on. Konors Bedārds ir kaut kāds klauns, nūģis, ej spēlē savā Čikāgā. Nu tad uz priekšu labi. Pie mūsu zeme meklē, šis svešinieki zvēru bars. Tie grib mūs iedzīt verdzības peklē, drīz uzbruks šīs ēles vars. Ak, Dievs. Uz priekšu latvieši. Piedodiet arī face-off, bet mēs paņēmām no jums piemēru. Jā. Nevis mēs kopējam jūsu idejas, mēs ņemam piemēru. No labākajiem, no labākajiem vienmēr mātās. Bet turpini par ko mēs iesākām runāt. Tas bija pirms mani jautājumi, kas ir labāks. Jā, par Edmontonu. Par Edmontonu traumas, Ne, Edmontonu ir salabojis savu vārceglīniju beidzot, es domāju. Bet redzi, Skinneru aizmainīja uz Winnipegas Jets. Jā, tagad Konors Hellebucks varēs raustīt uz sevi uz ūsām un domāt, ko darīt pārtos. Es domāju, Skinners kā backup goalis, ja Hellebucks paliek tur, tad visi fine. Florida uztaisa kārtīgi mērķis NHL trade deadline. What the hell? Vienkārši kas tāds bija? Viņi paņem burtiski... Floridā. Gudaši ir Floridā. Kačaks ir apvienojis savu brāli. Spēlēs vienā komandā Floridā. Tas būs ārprāts. Man būtu bail kā pretinieku komandas spēlēt un spēlēt pret Floridas Pantheru komandu, jo tik dziļš sastāvs, un tu vēl dabūtu tāds hokeja spēles. Es nezinu, vai Balinska kaut kāda loma ir apdraudēta šajā visā pasākumā, bet es nezinu, man liekas, ka Florida, ja tiešām izdzīvot sezonu bez traumām, un ja tiešām visi ir veseli, komanda ir spējīga vēlreiz savā pīķī atgriezt savu spēli, nevis iepriekšējā sezonā, kur bija nenormālās traumas, bet tajā, ko viņi aizvedīja pirms tam, tad jau atkal viņi nonāk, man liekas, finālā. Sands arī parakstīja līgumu. Jā. Es vēl paliek Floridā, un cik es pastījos, viņam summiņa arī diezgan tāda forša. Tā kā, jā, bet arī viens no spēlētājiem ir Čehs, Gudašs. Gudašs ir atpakaļ Floridā. Es iepriekš biju viņu redzējis Floridas komandas. Jā, bija. Tā kā es biju par to vispār piemirsis. Tā kā tagad es redzēju to Viņš pats Anaheimas laikā izteicās, ka viņam ir žēl, ka tajos laikos, kad Florida cēla 2 Stanley Cups, viņš nebija komandā. Tagad viņam būs tāda iespēja. Es ļoti ceru, ka Balinskis spēs izkonkurēt šo Čehu, bet es ceru, ka Balinskam atradīsies viena sastāvā, jo tagad tā Floridas aizsardzības līnija diezgan spica un kārtīga, ja mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kas tur spēlēs. Bet man liekas, Balinskis sevi. Ok, Man liekas, tie pirmie 2 gadi bija tādi drausmīgi, tāda samocīta, bet šitas 3. gads, kad viņš ir Floridā un vispār NHL, un šī, man liekas, arī ir tāda pirmā, es pat teiktu, tāda reālākā sezona, kur viņš ir piedalījies, reāli daudzās NHL spēlēs, tā kā tiešām respekts Balinskim. Un, jā, ok, labi, bet tas tā, brāļi, Floridā, tas būs episki. Tas ir wow, vienkārši. Un vispār, jā, pat Washingtons Capitals. Bet tas bija protams, ka tas bija, es zināju, ka varētu būt ļoti interesants trade deadlines, es zinot, ka mēdz būt visādi interesanti mājas darījumi, bet tad, kad Čeks nonāks Floridā, tas galīgi negaidīgi. To var tikai Ottavas senators vēlāk klāstīt vaļā, kāpēc viņi aizmainīja. Vai arī, ja kādam interesē, var paklausīties Brāļa Kačaka podcastu. Ir arī tāds YouTube atrodams, tā kā, vai droši, es domāju, abi divi tur kaut ko arī vairāk pastāstīs par to, kāds notika vispār viss. Un, jā, New York Rangers Alberts Šmits, es domāju, ka
par Albertu pabeidzot, es domāju, Alberts ir nonācis komandā, kur iet caur pārbūvē. Komanda, kura gatavojās atkal pēc kaut kādiem, varbūt 2-3 sezonām atgriezties Stanley Kausa apretē. Es domāju, Rangers saprot, ka līderi ir veci, Zibanietis jāmet viņu projām, tur vairs no viņa neko neizspiedīs ārā. Jāmeklo jaunu līderi, atnāca Vegas labākais vārdu guvējs Pāvils Dorofejevs, Es nezinu, kā tas izliksies kopā, bet, ar Džetīnu Milleru. Viņi tur piesaistīja ļoti daudz cilvēks arī no Monreāls, tur ir jau parakstīts līgums un no Krakeniem, no Mamutiem, viss tas, Rangers šogad varētu arī pārsteigt, Varbūt, vārds, es domāju, arī ir labs. Šis Jurkins arī jau, jā. Hokejs, drafts, Oliverts Morneks nonāca Bostonā, nevis Bostonā, bet Buffalo, atvainojiet, sajauc, piedodiet. Buffalo. Un Buffalo ir laimes pilsētā, labākā playoff komanda ever. Ceram. 15 gadus playoffos nerādījās man strāvis, tie 3. kārtā spēlē. Jā, es domāju, ka tajā vispār NHL kontekstā mēs varam vēl, piemēram, parunāt par Washington Capitals. Un kura tā sāls viņiem, ja Aleksandrs Ovečkins ir paziņojis, ka spēlēs vēl vienu sezonu, tad iegūstot Aleksu Staku un Jordanu Kairu, es nezinu, man liekas, ka Washington ļoti nopietni tiecās uz saviem mērķiem nākamajā sezonā. Manuprāt, Washington ir veca komanda. Es nezinu. Viņi ir diezgan. Tas pats Ovečkins jau, cik viņam ir gadi un cik tas ir apsveicami, ka viņš arī spēlē. Tas pats, kas varētu arī teikt par LeBron James basketbolā. Bet, jā, Aleks Ovečkins arī nav nekāds jauneklis. Pie tam viņiem ir Wilsons, tur visi tie te. Es saku, tie vecie špīleri, kuri nekad nav pametuši to Washingtonas Capitals sastāvu, to organizāciju. Tā kā es domāju, ka viņiem būs tā kā amerikāņu kalniņi. Viņi var uzspīdēt, viņi var neuzspīdēt. Man īsti par šo komandu nekādas simpātijas nav. Tas nav tāpēc, ka tur spēlē Aleksandrs Ovečkins. Tas pilnīgi nekādi neietekmē to visu. Man vienkārši kā komanda nesimpatizē šī organizācija un komanda. Principā, jā, ok. Spēles stils viņiem katru gadu ir jauns, savādāks, tāds pieslīpēts. Kaut ko varbūt arī viņi atstāja, bet nekā īpaši. Manuprāt, manā uztverē nekā īpaši tur nav. Es nezinu, kā tev ir, bet varbūt tu vari pateikt, kāpēc, varbūt tu vari pastāstīt cilvēkiem, kāpēc es teicu par to veco sastāvu Washingtonas Capitals komandai. Es domāju, ka Washingtona ir veca, protams, bet arī diezgan pieredzējusi un diezgan daudz dabūjusi savus ādus. Pēdējos sezonā. Tad tu saki, ka viņi tiem pašiem playoffiem ar pieredzīti varētu aiziet. Kaut kur viņi varētu līdz kaut kādai otrajai kārtai, bet ja viņi atdursies pret kaut kādu Karolīnu vai Floridu, man liekas, ka tur būs beigās ziepes. Es domāju, ka Florida tīra ar to, ka viņiem tas sastāvs ir pat nav palicis vājs, viņš pat ir palicis labāks. Tas ir absolūts kosmos. Es pat brīnījos īstenībā, kā var ģenerāla menedžers šādi vienoties par tiem līgumiem. Skaidrs, ka varbūt arī Breidijam, ka Čakam, zinot, ka viņam būs iespēja spēlēt savu brāli, varbūt divreiz nebija jādomā, ka viņam piedāvāja cipariņu, uz ko viņš būtu gatavs likt savu pārakstu virsū, spēlējot Floridā. Bet, Florida atkal, teiksim, tādu pēc vienas sezonas, vienu sezonu pagulēja, un tad atkal atgriezīsies lielajos. Es domāju, tā būtu izgāšanās, ja viņi nespēlēs izslēgšanas spēlēs. Vai arī, ja netiks vismaz otrajā kārtā, tad es domāju, tā Floridai būs stabila izgāšanās. Bet, redzēsim. Laiks rādīs. Ko? Laiks rādīs. Un tagad mēs varētu arī tādā īsā kontekstā pateikt par Stanley Kausa čempioniem. Karolīnas Hurricanes no 2006. gada ir gaidījuši šo momentu. 20 gadus. Kopš 2006. gada viņi ir gaidījuši šo momentu un beidzot viņi to ir izdarījuši. Es teiktu, ka šis tituls viņiem brieda jau kādus 2-3 gadus. Bija viņi ļoti tuvu tam visu laiku vienkārši.
tajās pašās pēdējās sezonās atdūrās par Floridu izslēgšanu, spēlēs vairākas reizes un nekādu nevarēja tikt cauri. Nu, tagad nācās tika pie iespējas un paņēma to titulu, ko viņi ļoti gribēja. Es domāju, pārējām pie basketbola. Jā, jo šī epizode mums būs, man liekas, visgarākā, kāda mums ir mūsu podkāstu vēsturē bijusi. Tā kā cilvēki, vēlreiz atgādinu, šērojiet mūsu podkāstu, abonējiet mūsu podkāstu, spiežiet tās laika pogas, tāpēc, ka, divi forši džeki runā par sportu, kas var būt vēl labāks. Protams, ka vēl labāk varētu būt, ja mums blakus šeit būtu Anatolijs Kreipāns. Jā. Vispār ideālā kontekstā. Jānis Matuls, ja? Jānis Matuls. Vai arī Daugaviņš. Labi, Daugaviņš tas tā, bet... Nākotnē, tas jau nākotnē. Jā, tad basketbols. Latvija ir iekļuvusi 2. kārtā. Ļoti smagi. Un es arī varu pateikt to, ka es biju vienā spēlē Arēnā Rīga, kas bija pret Austriju, ar pārliecinošu uzvaru 112-66. Gandrīz tāds pats rezultāts, ar kādu uzvarēja principā Nīderlanda Austriju, jo Nīderlanda Austriju uzvarēja arī ar... Polija. Uzvarēja Austriju. Jā, Polija varētu būt, kad viņi uzvarēja. Polija arī tur bija kaut kas līdzīgs, jā. Man liekas, 106 vai 107 pret 77. To, ka 77 punkti Austrijai bija, to es toši zinu. To es no galas atceros, tikai nezinu, kāds rezultāts. Bija. Bet labi, tas tā. Pret poļiem bija ļoti smagi. Es nevarēju noskatīties to ciklu pret poļiem, šausmas. Es pat biju uz to spēli arēnā pret Poliju, ka mēs zaudējām. Un kad, varētu jau teikt, ka tāds polis Loits pēdējo metienu trojku iemeta grozā, ar ko beidzās ar ko arī beidzās spēle. Izšķirošajos brīžos Jordans Loits ir Jordans Loits, jā, viņš ir nāvējoši katapultu tev, ja tu iedos viņam mazāk iespēju. Polijā izstījās tā, ka mēs vienkārši spēlējam uz tādu tā kā vienu puslaiku uzvaram, otru puslaiku daram, ko gribam. Es nezinu, ko bija izdomājis Sito Alonso. Protams, tagad mums ir jauns galvenais treneris, kas ir Gailītis. Bet, toreiz likās, ka vajag vienkārši tādu virsrakstu #Sito atlaist. Kas arī principā notika. Tas arī notika. Ok. Es saprotu, nebija īstas laiks Sito Alonso Latviju tā ļoti daudz, ar Latviju ļoti daudz strādāt, bet man kāpēc es nesaprotu, piedod, bet es nesaprotu Latvijas basketbola savienības lēmumu jau pašā sākumā neņemt Gailīti kā galveno treneri, bet izvēlēties Sito Alonso. Ok, es sapratu, ka varbūt viņi domāja, ka Spānis, arī leģenda, titulēts un tā tālāk ar bankiem viņš ir ļoti labi pazīstams. Bet kāpēc? Kāpēc jūs vienkārši... droši vien tāpēc, kāpēc jūs visu salaižat dēlī un pēc tam mēģināt kaut ko labu? Bet nekur jau nav teicis, ka Gailīts būtu uzvarējis poļus. Vai arī, nezinu, nejauši pakās Nīderlandē. Tas, ko mēs bijām arī runājuši. Varbūt Džeki būtu saprotošāk, savāktāk, bet es nezinu, kāpēc kaut kā liekas, ka ar Alonso izrīkojas, kā tur ir mazs bērni, ka ej, dargi, un ja tev ķipa nesanāk, tad mēs tev metam nost. Skaidrs, Latvija tagad ir tādā situācijā, ka rezultātu vajag tagad un uzreiz, un, protams, atļauties zaudēt Nīderlandē nevarēja, zaudēja abās spēlēs poļiem, un izbraukumā stabili un pārliecinoši palēja to spēli -20. Ko lai saka, poļi bija šajā grupā absolūti favorīti, un es pat nebrīnos, ka viņi uzvarēja.
šo grupu, tas bija vai jau vairāk kā visu to Jordan Lloyd. Es biju Eiropas čempionātā, kad basketbolā Rīgā biju čempions. Es biju uz ceturtajā fināla spēle Turcija-Polija. Turcija uzvarēja to spēli, bet Jordans Lloyds ārdījās. Viņš ārdījās ar Arēnā Rīga 37 punktus iemetot. Tu biji klātienē, tā kā tu vēl vairāk, man liekas, atceries Jordan Lloyd performances. Jordans Lloyds ir tāds jokers, ko ir izvilkus Polijas izlases, manuprāt. Ka tā ir katrs pašs izlases darīšana, naturalizēt spēlētājs kaut kāds, jā. Tas pat ir tur katrs izlases Kendrickam Nanam iedeva piķi, un viņš tur spēlēs tur tagad, labi, tas ir tas pats stāsts par Embiidu, jo Embiids viņš jau vairāk ir viņš ir afrikāns, tā kā. Viņam bija iespēja pārstāvēt Francijas izlases tur arī bezmazliet. Jā, bet viņš pārstāvēja Ameriku. Viņš Amerikas Savienotās valsts. Jā, bet kas viņš bija pēc oriģināli pēc Kamerūnietis, man liekas. Kamerūnietis, jā, vai arī Kamerūnietis, jā. Tā kā izteikti Āfrikas džeks, kuram bija arī, starp citu, iespēja pārstāvēt to pašu Kamerūnu, bet viņš izvēlējās Ameriku, jeb Amerikas Savienotās valsts. Labi, tas ir tā, bet tad par sastāvu. Sastāvs ir briesmīgs. Es saprotu, ka uz katru šo kvalifikācijas turnīriem un citām spēlēm nevar savākt to sastāvu, kas bija pasaules kausā, bet, piedodiet, atvainojiet, ja tai pašai Polijai no Eirolīgas ir spēlētāji atbraukuši uz izlasi, kāpēc piemēram, mums nav tā? Es nesaprotu, mēs nevaram kaut kā ar tiem klubiem sarunāt, vai kas par lietu, jo tas pats ļoti interesants fakts. Rolands Šmits nekad savā karjerā, spēlējot Eirolīgā, nav bijis uz Latvijas izlases. Sezonas laikā. Varbūt sezonas beigām arī, principā. Pirmais sabraukums jau, man liekas, bija sezonas beigām vai sezonas vidu. Es jau vairs neatceros, bet tik un tā nesaprot to situāciju, kā var citām valsts vienībām basketbolā tie Eirolīgas spēlētāji būt sastāvā, mūsu Latvijas izlasē nevar būt. Tā kā es to tieši... Es ļoti ceru, ka mēs augustā redzēsim vismaz labāko pieejamo sastāvu. Es visvairāk no visiem basketbolistiem īstenībā ceru, ka beidzot spēlēs Rodions. Es ļoti ceru, ka Rodions tiešām beidzot spēlēs. Un pēc Porziņa, protams, šī izlase nedomāja Porziņas, un lai kādā formā būtu, bet tu pasties Eiropas čempionātu, skaties, kā gribi pret Lietuvu, lai gan mēs zaudējām spēli 34 punktus, viņš iemet un savu darbu viņš izdarīja. Tas, kas tur notika pārējais. Mēs aizmirsām arī pieminēt Rodions tas viens, bet mēs aizmirsām arī Dāvi Bērtānu. Gražulis. Mēs arī aizmirsām. Un Gražulis. Bet ar Bērtānu, labi, par Bērtānu mēs šajā kvalifikācijas turnīrā nerunāsim, tāpēc, kad tas bija saprotams, kāpēc viņš nespēlē. Tikai tāpēc, ka viņam ar to Dubaju bija, kā bija, un principā... Katram ir savi, katram tur ir visādi iemesli nespēlē. Katram tur ir visādi iemesli, tur nespēlēt izlasēt. Tikko teica, ka mēs tur jautājām, kāpēc tur poļiem var atbraukt Lloyds Arēnā Rīga vai ne, un kurš Anadolu Efes, tur pats, kur Šmīts spēlē, un Lloyds spēlē, Šmīts nebija tajā spēlē. Tas arī ir izskaidrojumi. Un ja mēs paņemam nākamās kārtas tādā kontekstā, tad Vācija arī Eirolīgas spēlē pilna galva ar viņiem. Par Horvātijas vispār nerunāšu. Plus ar Šneideru priekšgalā. Es nezinu par... Šreders NBA vecs, man liekas, ka viņi nelaidīs uz spēlēm sezonas laikā. Ir vēl viens tāds spēlētājs Vācijā, kas bija Tais laikam, 10. numurs Tais. Viņš spēlēja Eirolīgā, man liekas, Monako. Jā. Andrēs Opsts. Jā, tas, kas Arēnā Rīgā ārdījās un pret Somiem visu laiku, un pret it īpaši finālā pret Turkiem meta trojkas, nereālākās. Izāks Bonga galā vēl ir, varbūt arī, nezinu, augustā, varbūt arī NBA spēlētāji savāksies un nospēlēs, es domāju, pat šajā ciklā, man liekas, kur nesen šajos logos, kur Latvija spēlēja, Serbijā bija Jokić,
Lietuva savāca savu super sastāvu ar Bužēlu un Ģakučoni un visu šitie jaunie bija. Lietuvai tur ļoti skaisti sastāvs. Tur mēs vienā brīdī teicām, ka mēs jau virs Lietuvas esam basketbolā, nu nifiga mēs neesam. Lietuva ir labāka basīti. Bet tā arī starpība. Lietuvai, principā, tas basketbols ir kā nacionālais sporta veids, un Lietuvā vairāk mīl tā basketbolu. Mēs to varētu nosaukt tā, ka, ja Latvijā ir hokejs, tad Lietuvai ir basketbols. Un par futbolu mēs nerunāsim, tāpēc, ka futbolā tas ir 50-50. 50-50. Futbolā tur tā, jā. Futbolā tur panākums vajag beidzot kaut kāds. Bet ļoti, ļoti briesmīgas spēles bija pārbaudas spēlēs. Igaunija un Latvijā arēnā Rigi, jeb Suomi arēnā, kā viņi tagad sauc, piedzīvot zaudējumus pret Gruziju. Es domāju, galvenais, ka mēs uzvarējām abas cikla spēles. Tas bija svarīgākais par pārbaudas spēlēm. Es nerunāšu, tās ir pārbaudas spēles. Bet nākamās kārtas kontekstā, es nezinu, Vācija, Horvātija, Izraēla. Jauka, vai ne? Jauka kompānija, kurā spēlēts. Par Lietuvu arī, par Lietuvu dienvidu kaimiņiem, viņiem arī Turcija, kur ir 6-0, Serbija. Un Bosnija, tas jau nav nekāds šaks un atstevu komandas, kuras ar vienu kāju apspēlēs. Pat Lietuva un īstenībā ne Lietuva, ne Latvija, manuprāt, uz to pasaules kausu nebrauc. Tāpēc, ka latvieši, jo, piemēram, pat ja mēs paņemam, tur nezinu, bilanci, teiksim, 5-1, labi, lai iet, mēs, nezinu, Vācijai, vienā spēlē Vācija uzvaram, zaudam viņiem un pat Horvātija paņemam abās spēles uzvaras un Izraēla arī. Bet Vācija un Horvātija nezaudēs Nīderlandē, viņi noteikti nezaudēs Austrijai un Polijai. Es arī nezinu, Vācija, manuprāt, labāk par Poliju un basketbolā. Un, labi, Jordans Lloyds, protams, ja viņš sametīs 50 punktus spēlē, un uzzina, kas tur var notikt. Bet arī Horvātija var principā uzvarēt visas šīs grupas komandas, kas ir tikuši tālāk. Sorry. Ātri taču nespēlēt nākamajā kārtā, es atvainojos. Es ļoti atvainojos, Ātri nemaz nespēlēju nākamajā kārtā. Jā, tad mums ir Nīderlanda, Latvija. Par Nīderlandu drošās uzvaras lai tur iet, bet es ļoti ceru, ka mēs paņemsim savas spēles, kas ir jāņem. Un tad jau pret Vāciju ejam skaties, kā būs. Trakākais ir tas, ka... Par otro grupu un sabraukumu mēs varēsim nākamajā epizodē pastāstīt, bet... tā kā tev nāk miegs, man arī mazliet nāk miegs. Skatītāji, paldies, ka jūs bijāt ar mums šodien kopā. Jā. Ilgaidītā epizode būs jūsu ekrānos. Ar to podcasts Sporta arēna atvedās no jums, draugi, un jau tiekamies nākamajā epizodē. Čau! Atā!